Šī būs 3 minūšu reklāma par to, kāpēc tieši tev ir jānāk uz Rīgas 6. vidusskolu. Vēlies zināt, kā nokļūt uz skolu? Pavisam vienkārši. Brauc ar autobusu, tramvaju, trolejbusu, mašīnu, velosipēdu, kuru vari novietot gan pie skolas, gan skolas pagalmā. Kā iesākas diena skolā ar mūzikas novirzienu? Jau 7:45 skola ir pilna ar bērniem. Tu vari spēlēt orķestrī vai dziedāt korī, bet ja tu gribi jau no paša rīta sākt mācību darbu, tad to tev palīdzēs izdarīt vislabākie, atsaucīgākie un vieni no gudrākajiem skolotājiem Latvijā. Pulkstens ir 11:10 un Rīgas 6. vidusskolā ir sācies pusdienlaiks. Tev ir 30 minūtes laika, lai aiziet paēst, piemēram, uz skolas ēdnīcu, mājas virtuvi, beķerei, Mego, Rimi. Ja esi nūdeļu cienītājs, 10 minūšu attālumā atrodas Voki Toki. Negribi vēl braukt mājās, bet nav ko darīt? Ja tu spēlē kādu no mūzikas instrumentiem, tev ir lieliski iespēja spēlēt kādā no 7 skolas orķestriem. Vari dziedāt korī, ja nepatīk mūzika, tas nekas. Nāc dejot salsu, vīnes valsi, hip-hop dejas, modernās dejas. Ja tomēr tu vari aktiermāci, nāc uz skatuves kodu. Patīk sports? Lieliski! Skolā ir sava volejbola, basketbola komanda, ir iespēja trenēties galda tenisu. Patīk lasīt? Pavadi laiku starp grāmatām skolas bibliotēkā. 10. klasē ir iespēja iet uz baseinu. Šeit tev vienmēr būs ko darīt. Rīgas 6. vidusskola izceļas un guvis ir ļoti labas panākums tieši ar orķestriem un koriem. Bet ne tikai mūzika ir šīs skolas prioritāte. Vidusskolā tu vari izvēlēties eksakto, humanitāro, vispār izglītojošo vai mūzikas novirzienu. Skolā jau vairāk kā 20 gadus ir fantastisks direktors Haralds Bārsdiņš. Un tomēr šī skola var būt tavas otrās mājas, vieta, kur superīgi pavadīt laiku ar draugiem. Šeit tu atradīsi atsaucīgus un saprotošus skolotājus, ar kuriem kopā var pasmieties. Nāc uz Rīgas 6. vidusskolu!